Jā, augsti godātais finanšu ministra kungs, augsti godātais Reira kungs. Šodien tiešām valstī ir svētki, jo mēs esam saņēmuši budžetu un turpināsim viņu skatīt. Noteikti visiem ir galvenais jautājums, kāds šis budžets ir un kā viņš sauksies. Bija ļoti grūti apkopot un dot tādu vienu lielu visaptverošu virsrakstu. Finanšu ministrs noteikti no savas puses pateiks, kā viņš to redz. Es varbūt iezīmēšu, lai tradīcija turpinātu. Neapšaubām šis ir valsts drošības budžets, un es vēl gribētu teikt arī mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalsta budžets. Tāpēc, ka šajā budžetā tiešām ir daudz domāts par to, lai mūsu tauta un iedzīvotāji justos labāk, drošāk, pasargāti, un tas arī šajā budžetā ir apskatīts. Ja iekšējā ārējā drošība, kas neapšaubāmi ir neatliekami ieguldījumi, ir uzteicama, ir spēja labklājības jomā spērt būtiskus soļus un uzlabot iedzīvotāju labklājību. Visaktuālāk tas izpaužas tieši, kā es jau minēju, sociāli mazaizsargātu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai. Kaut nedaudz, bet tomēr pakāpeniski virzamies uz augšu. Šim budžetam ir arī jāsniedz ļoti būtiskas atbildes uz ikvienu Latvijas iedzīvotājiem interesējušiem jautājumiem. Un budžets ir veidots uz pamatiem, kas tapuši ļoti sarežģītās sarunās, kā vienmēr. Tas nav viegls process. Nodokļu reformas darba grupa ilgi bija strādājusi, un priekšlikumi tika sagatavoti, jāsaka, gan pēdējā brīdī. Man gribas atzīmēt, ka, protams, arī šis budžets neaptver pilnīgi visas vajadzības, un te es gribētu minēt, ka tomēr nepietiekams finansējums iezīmēts ir veselības aprūpes jomai, kā arī izglītības reformas plāni šobrīd ir bez skaidra finansējuma, un valdība ir apņēmusies meklēt šo finansējumu un arī tālāk īstenot iecerētās reformas. Budžeta izskatīšanas laikā mēs nedrīkstam aizmirst arī par galvenajiem jautājumiem, uz kuriem ir jārod atbildes skaidras un pārliecinošas, vai Latvija kļūs drošāka un labklājīgāka, vai ik viens pilsētās un laukos dzīvojošs iedzīvotājs varēs saņemt nepieciešamības gadījumā ārsta palīdzību, nopirkt zāles un saņemt visus citus pakalpojumus no pašvaldībām. Vai senioriem būs lielākas pensijas, bet ģimenēm ar bērniem būtiskāks atbalsts no valsts? Vai skolotājiem tiks nodrošināts solītais algu pieaugums, bet bērniem kvalitatīva izglītība? Līdz ar to Saeimas deputātiem visiem kopā būs skrupulozs darbs strādāt, lai rastu labākos risinājumus Latvijas iedzīvotāju labklājības uzlabošanai nākošajā gadā, kā arī valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Šajā darbā sagaidām aktīvu darbību un sadarbību no valdības puses, lai piedāvātos risinājumus varētu kvalitatīvi izvērtēt. Un vēl uzskatu, ka pieņemot šo budžetu, ir jāvienojas arī par grozījumiem likumā, kas tuvākajos gados uzliktu par pienākumu valsts budžetu veidot kā nulles budžetu. Tas ir ļoti svarīgi mums mazināt birokrātiju un pārskatīt arī visus izdevumus pēc būtības, kas ir vajadzīgi, kas nav. Mēs ļoti labi zinām, ka budžetu veido uz bāzes pamata, un tālāk liek klāt jau nākamos tekošos izdevumus. Tāpat ļoti apsveicami ir iecerē, kas nākus no finanšu ministra puses, veidot mērķētu budžetu, kas arī, es domāju, ka mums skaidri nodefinējot mērķus, uz ko mēs tiecamies, ko mēs vēlamies sasniegt, noteikti veicinātu arī nākotnes izaugsmi tautsaimniecībā un arī visās pārējās jomās. Un vēl gribu pieminēt, ka arī Saeima ir darījusi ļoti daudz, lai pārskatītu savus ieņēmumus un arī savu budžetu, un gribu minēt, ka šajā gadā ir samazināts 45 štata vietas, un tas ir apmēram 16%. Mēs esam pārskatījuši arī savus izdevumus, no kā mēs varētu atteikties un ko mēs varētu optimizēt. Un, piemēram, par
par 16% ir samazināts, es atvainojos nevis par 16, par 20% ir arī samazināts kompensācijās izmaksājumās summas, kas ir deputātiem, tā kā arī tas nozīmē, ka deputāti neizmanto tik daudz. Tad esam raduši iespēju arī savā budžetā sameklēt līdzekļus, lai varētu kopīgi solidarizēties. Paldies vēlreiz visiem iesaistītiem par šo budžeta izstrādes procesu. Kā es minēju, kas nebija viegls, paldies tiešām. Tālāk strādāsim mēs kopā Saeimā un dodu vārdu tālāk. Labdien vēlreiz. Gribu teikt, ka šis ir labākais iespējamais budžets, kāds patreiz ir iespējams, jo budžeti tiek sastādīti koalīcijā vienojoties, un, kā jūs zināt, šeit ir 3 partijas. Budžets ir līdzsvarots visās nozarēs, un es domāju, ka Saeimā šis darbs ies raiti. Budžeta pieaugums nākamam gadam ir 1,3 miljoni, ja mēs skatāmies arī tos pieaugumus, ko mēs esam iebalsojuši vidējā termiņa budžetā. Un gribu vienkārši atgādināt, ka šī gadsimta sākumā, kad mēs bijām ceļā uz Eiropas Savienību, tāds apjoms bija valsts budžetam kopumā. Ja, tātad pieaugums ir valsts budžeta 2000. Gada apjomā. Tikai pieaugums. Līdz ar to mēs varam parēķināt, kā mēs attīstījāmies iestājoties Eiropas Savienībā, kā mēs attīstījāmies iestājoties NATO un citās institūcijās. Protams, komisija strādās ļoti raiti. Komisija izskatīs priekšlikumus, mēs vērtēsim gan pozīcijas, gan opozīcijas priekšlikumus, kā tas arī bija pagājušajā gadā, ka tika atbalstīti daži opozīcijas priekšlikumi. Arī šogad mēs darba stilu nemainīsim. Paldies! Jā. Jā, paldies! Šis ir priecīgs mirklis visu finanšu ministru dzīvē, kad valdība ir pabeigusi darbu pie budžeta un arī drusku ar trīcošu sirdi, tā teikt, dodamies uz parlamentu un nododam darbu vērtējumu parlamenta 100 deputātiem un esmu priecīgs par, tā teikt, jau pozitīvo vērtējumu jau iesniegtiem budžetam. Ja mēs runājam par pašu budžetu un viņa nosaukumu, tad daudz tika runāts par to, kā tad viņu kristīt, un tas kopējais lēmums uz valdībā ir tāds, ka viņš ir iedzīvotāju drošības un Latvijas konkurētspējas budžets, un šajā 17,1 miljārdu lielajā budžetā arī ir skaidras atbildes uz šiem jautājumiem. Tātad vispirms ir attiecībā uz drošību, ir atbildes uz risinājumiem gan iekšējai, gan ārējai drošībai. Īpaši lepni esam par to, ka iekšējās drošības un iekšlietu ministrijas dienestiem mēs esam spējuši palielināt darba samaksu, kas jau sen tika solīta, un tie ir cilvēki, kas tiešām reāli uz robežām strādā un saskarās ar hibrīdu karu, nevis tādā virtuālā izpausmē, bet ļoti konkrētā. Jā, ļoti konkrētā. Tāpatās esam priecīgi, ka esam spējuši palielināt armijas kaujas spējas. Esam priecīgi, ka esam atrisinājuši daudz citus jautājumus, kā piemēram pedagogu algas un pedagogu darba algas pieaugumu. Un te es gribu nonākt pie vēl vienas svarīgas lietas attiecībā uz šo budžetu. Šis budžets ir raksturīgs ar to, ka aiz viņa stāv ļoti daudz sociālas vienošanās. Ja? Attiecībā uz darbspēku nodokļu izmaiņām. Bija ļoti sarežģītas, kompleksas sarunas ar darba devējiem un darba ņēmējiem, un dabūt pie viena galda viņus, un pat kā abi saka jā. Ja? Tā ir unikāla situācija, un tāda vienošanās tika panākta. Tāpatās arī man ir liels paldies arī skolotāju ārotbiedrībām, kuras saprata to budžeta situāciju, cik spiedīgās apstākļos mēs esam, un piekrīt darba samaksas pieaugumam nevis 8% apmērā, bet 2,6% apmērā, kā visai publiskai pārvaldei. Un tieši tāpatās bija ļoti sarežģītas un kompleksas sarunas ar pašvaldībām, kurām izdevās panākt vienošanos, ka tiešām reģionos tā situācija ir ka tā pašvaldības piekrīt šim budžeta risinājumam, un mēs esam varējuši nodrošināt šo te ienākumu pieaugumu, garantēto ienākumu pieaugumu gandrīz vairāk nekā pārējām valsts institūcijām. Tā kā tas ir izdarīts, un otrs lielais jautājums ir, protams, ekonomikas tāda stagnācija šobrīd, un tas ir pamatā saistīts ar diviem faktoriem. Tā ir ģeopolitiskā situācija. Mēs redzam, ka Krievija palielina savu bruņošanās tempu,
Un otrs, protams, ir Eiropas centrālās bankas realizētā inflācijas samazināšanas programma, kas ir ļoti labi, efektīva. Mēs redzam, cenas krītās, tai pašā laikā arī ekonomikas izaugsmes tempi krītās. Un tas ir tas ārstēšanas blakus efekts. Ja? Un tas, ko valdība ir darījusi, ir centusies izvairīties no ekonomikas nonākšanas recesijā. Tas izdevies ir sekmīgi, atšķirībā no daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas pazemina būtiski savas prognozes un ir recesijā, tad Latvija tā ekonomikas prognozes ir ar pozitīvu skatu. Un šeit budžetā ir ļoti svarīga atbilde arī šeit ekonomikas noturībai. Tātad ir nodokļu pārskatīšana, kāda 0,3% no IKP, tad ir akumulēta liela Eiropas fonda programma apjoms 1,4 miljārdi nākamajam gadam, un kas ir vēl svarīgi, arī valdība pati sāk pārskatīt savus izdevumus, tātad darba samaksas ierobežojuma pieaugums 2,6% apmērā, izmaksas samazinājums, daudz citas lietas. Tas patiesībā ir tikai sākums. Ja? Tā kā budžetā ir daudzas atbildes uz daudzām lietām, un kopumā šeit ir gandrīz 460 valdības programmas dažādām lietām. Un arī valdības dienesti paši ir varējuši pārskatīt iekšēji resursus, lai novirzītu gan veselības aprūpē izdevumus, gan sociālām programmām. Arī, protams, ja mēs runājam par pensionāriem, šogad šis ir lielisks gads, ir tātad palielinās neapliekamais minimums vēl nebijuši apmērā, dubultots, 1000 eiro apmērā. Tā kā ļoti daudz lietas ir šajā budžetā. Protams, man kā finanšu ministram nebija viegli atbildēt, teikt ne uz daudziem lūgumiem, ko vajadzēja apmierināt, bet tomēr kopumā es gribu teikt, ka budžets ir sabalansēts ar ilgspējīgu skatienu uz nākotni un dos gan atbildi skaidri mūsu drošības izaicinājumiem, gan arī ekonomikas izaicinājumiem. Paldies! Jā, es varbūt vēl par laika rāmi budžeta izskatīšanā vēlreiz atgādinu. Tātad budžetu šo ceturtdienu Saeimas prezidijas ir gatavs sasaukt ārkārtas sēdi, lai jau šo ceturtdienu 9:00 būtu Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs lemsim par budžetu nodošanu komisijām. Tad 30. oktobrī ir pirmais lasījums un 4. decembrī ir budžeta izskatīšana 2. un galīgajā lasījumā. Un tās abas ir trešdienas, 30. oktobrs ir trešdiena, jā, es atvainojos, 30. oktobrs, jā, trešdiena, un 4. decembris arī trešdien sākam. Un, protams, vienmēr jautājums, vai budžets skatīs naktī. Nē, budžetu neskatīs naktī. Tieši tāpat kā pagājušā gadā, budžetu sāksim skatīt 9:00 no rīta un līdz 9:00 vakarā. Diemžēl. Jo daudzos parlamentos ir tā, ka tomēr budžetu uzsāk tāpat kā vēlēšanas no rīta, atverot vēlēšanu iecirkni, balsīm jābūt saskaitītām līdz pusnaktī. Tāpat arī ar budžetu, bet tādas tradīcijas, daži deputāti gribēja gulēt budžeta laikā, un tas mainīja šo sistēmu un situāciju mūsu valstī. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Precizējiet, lūdzu, kam jautājums adresēts? Jā, Ivāns Kevišs, tev ir ziņām jautājumi Sabiedrības Saeimas pārstāvjiem Ierīces kundzei Reira kungam. Kāda sajūta šajā namā, vai varam šogad sagaidīt arī tās sauktās deputātu kvotas? Tātad, deputātu kvotas es neredzu neko sliktu šajā lietā, jo valdība skatās lielos blokos, bet deputāti tiekoties ar iedzīvotājiem, tomēr redz tās vajadzības varbūt nedaudz savādāk. Un, protams, ka budžetā nav paredzēts deputātu kvotas, bet mēs koalīcijā un frakcijā vēl nedaudz par to spriedīsim, bet arī ļoti rūpīgi izvērtēsim priekšlikumus. Gribu atgādināt, ka vairāk nekā 90% no visām deputātu kvotām, tā saucamām, tiek novirzīts nevalstiskam sektoram. Es neredzu neko sliktu, ka, piemēram, piešķir papildus finansējums uz Tento, ka piešķir papildus finansējumu Apeironam. Es neredzu tajā neko sliktu, jo vēlreiz atgādināšu, ka budžets ir un valdība strādā tomēr makroekonomiskā līmenī, un mums arī ir tiesības un iespējas strādāt mikro līmenī. Es atvainojos, ja es nepareizi pateicu. Jā, man nav ko piebilst. Paldies. Vēl kāds jautājums? Atgriežoties atpakaļ jums gada, Reira kungs teica, mums tagad tāds jauns princips nauda pret reformām. Tas uz šī gada budžetu.
Jautājums, kādas reformas šī gada budžetā jūs naudas un reformu apmaiņā esat pamanījis, kaut kas tāds labs izdarīts, un nākamgad būs labāk, jo šogad tādu principu realizējām. Protams, ka ir reformas un ir bijušas, bet mēs šodien esam gatavojušies pieņemt 25. gada budžetu no finanšu ministra, ko arī veiksmīgi esam izdarījuši. Un es jums personīgi aizsūtīšu tās reformas, kā es redzu, jo es neesmu gatavs atbildēt patreiz uz šo jautājumu. Tas, ko mēs runājam, tas tā arī notiek. Jā, tiešām tā notiek. Paldies, tev bija vēl jautājums, lūdzu. Man būs divi jautājumi. Lauma Niedrīta, kanāls 360 zīmēši. Pirmais jautājums Ašrādiem kungam. Jūs minējāt ļoti daudz pozitīvas lietas, bet man ir tāds sajūta, ka mēs tomēr balansējam nedaudz uz nažā asmets ar 2,9% deficītu. To es varu izstāstīt. Tādā vienkāršā valodā, cik liela iespēja ir, ka mēs sasniedzam 3% un kas notiek, ja mēs sasniedzam 3%? Paldies. Ļoti svarīgs jautājums budžeta sastādīšanā. Tātad, ņemot vērā to, ka Eiropas komisija ir pieņēmusi jaunu regulu par ekonomiskās pārvaldības modeli, kas nosaka to, ka valstī ir jāievēro turpmāk divi parametri. Tātad noteiktā izaugsmes trajektorija, kas pieļauj izdevumu pieaugumu, un tieši tāpatās ir noteikts jauni limiti budžeta deficītam, un tātad nacionālās valstis nedrīkst pārsniegt deficīta robežu par 3%. Ja valstis pārsniedz būtiski pār šiem 3%, tad iestājās pārmērīgā budžeta deficīta samazināšanas procedūra. Latvijas gadījumā mēs ļoti rūpīgi vērtējam to par 24. gadu. Tie soļi būtu diezgan drastiski. Tas, mums būtu nākamgad jāsamazina valsts izmaksas par 120 miljoniem un 27. gadā par 450 miljoniem. No tā valdība ir centusies konsekventi izvairīties. Tātad šogad valdība ir ļoti uzmanīgi strādājusi ar budžeta izmaksām, apstākļos, kad nodokļu ieņēmumi ir mazāk nekā plānots. Attiecībā uz nākamo gadu, ņemot vērā to, ka mums ir ļoti nopietni izaicinājumi drošībā, mēs pieņēmām lēmumu veidot ļoti nospriegotu budžetu, esam informējuši par to arī Eiropas komisiju un esam informējuši par to, ka mēs iesniegsim budžetu ar 2,999% deficītu, tā ir taisnība, un tas ir valdības risks, tātad novadīt to budžeta procedūru, tas ir valsts budžeta gadu tādā veidā, lai mēs iekļautos šajā situācijā. Protams, te ir divas daļas ieņēmumi un izdevumi. Tātad mums jāvada abas pozīcijas. Ieņēmumi ir tas, kas neienāk no nodokļiem, izdevumi ir tas, ko valdība izdod, un, protams, valdības rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai šo situāciju pārvaldītu. Jācer uz to labāko, protams, mums jācer uz to labāko un jābūt gataviem arī sliktiem scenārijiem. Abus gadījumus mēs esam izkalkulējuši, nesam tam gatavi, un, manuprāt, šogad, vismaz līdz šim brīdim, valdība ir strādājusi ļoti apdomīgi ar izmaksām, kuras tātad ir bijušas, varētu būt virs šī budžeta deficīta līmeņa, un es domāju, ka nākamgad arī varēsim tādā pašā veidā strādāt. Piebilstot varbūt pie šī, Ašerādien kungs teica, ka būtiski deficīta pārsniegšanas gadījumā šīs sankcijas tiek piemērotas. Mēs mēģinām konsultēties no budžeta komisijas ar komisiju, ar Eirogrupu, lai noskaidrotu, kas tad ir būtiski. 0,2, 0,3, 0,4. Pagaidām atbildes nav. Rērkungs, jā, šis ir viens no jautājumiem, kas izraisījis ļoti lielas debatas Eiropā šobrīd, bet man jāsaka daudz, vismaz 8 Eiropas Savienības dalību valsts šobrīd manevrē šajā jautājumā ļoti stingri. Mūsu kaimiņi, piemēram, Igaunijas premjeras ir paziņojis par €1 miljārdu izmaksu samazinājumu nākamajos 4 gados, lai izvairīties no šādas procedūras. Beļģijai ir ļoti grūti. Beļģija pat ir piemērojusi situāciju, ka nevis 4, bet 7 gados tātad šī budžeta deficīts tiks likvidēts. Tas, ko mēs esam iestrādājuši šajā budžeta rāmī, ir tātad mēs līdz 27. gadam audzējam budžetu, tas nevis budžetu, bet valsts parādu, un no 27. gada esam iestrādājuši, ka deficīts no 26. gada patiesībā sākam virzīties to, ka budžeta deficīts samazinās, un mēs sākam deldēt parādu. Tad es ātri arī otrs jautājums adresēts Reira kungam. Sakiet, jūsuprāt, par ko būs lielākās debatas atbildīgajā Saeimas komisijā, un vai jūsuprāt nodokļu reforma, tā teikt, izies cauri pašreizējā redakcijā? Nezinu, bet nodokļu reforma izies pašreizējā redakcijā. Es domāju, ka tiešām darbs ir ļoti liels ieguldīts, ir panākti kompromisi. Protams,
nav visi apmierināti, bet tas ir labi. Un es domāju, ka, ja, piemēram, kā dažās valstīs viena partija veido valdību un viena partija taisīt budžetu, nezinu, vai sabiedrība būtu apmierinātāka ar šīs partijas prioritātēm, bet ņemot vērā, ka mums ir 3 partijas, tad arī, teiksim, sociālā joma, ekonomika, tieši budžets, tieši nodokļu sistēma, plus arī investīcija nauda un arī drošība un aizsardzība. Tā kā es domāju, ka apstiprinās. Ja es drīkst šeit piebilst, un šis nav tikai šī nodokļu, es viņu vairāk mīlu saukt par darbspēku nodokļu pārskatīšanu, nevis reformu, bet mums jārēķinās, ka šeit bez koalīcijas vienošanās arī ir sociāla vienošanās, to es pieminēju, un tā ir ārkārtīgi svarīga, un tas bija ilgstošs darbs ar darba devējiem, ar darba ņēmējiem, un tā ir unikāla situācija Latvijas vēsturē, kur abas puses sēž pie galda un pa katru pozīciju saka, jā, šitas der. Es aicinātu respektēt arī šo parlamentam. Tā nav tikai, ka viena partija nāk uz mēs šitādi te gribam darīt. Ne. Te ir mazāk ego, te ir vairāk ir bijusi reakcija uz to, kā ekonomika vēlās sev redzēt šajos ļoti sarežģītajos apstākļos, un manuprāt, tā vienošanās ir ārkārtīgi svarīga, par ko es gribu teikt, ir milzīgi paldies sociālajiem partneriem. Paldies, ir vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu. Jā, tikai ziņā runāts jautājums. Šoreiz finanšu ministram Arvolam Ašrādam varbūt tāds nedaudz filozofiskāks noskatu tādu ilgtermiņā budžetu finanšu vadību Latvijā kopumā. Neesat pirmais, nebūsiet noteikti pēdējais ministrs, kurš šajā namā saka, esam atnesis sabalansētu budžetu. Sabalansēts budžets jau pēc teorijas nozīmē to, ka ieņēmumi un izdevumi līdzsvarā, ka ir bezdeficīta budžets, nevis budžeta deficīts nepārsniedz kaut kādus rāmjus. Vai jūs pats piefiksējat, kurā brīdī mēs pat pārdefinējam, ko mēs domājam ar sabalansētu budžets, un vai tiešām nav nedaudz par ilgu dzīvi uzparāt? Jā, paldies par jautājumu. Un ļoti svarīgi sniegt uz viņu atbildi ir sabalansēts pret jauno ekonomiskās pārvaldības ietvaru, kā viņš to paredz. Un viņš paredz tātad noteiktās krīzes situācijās, sarežģītās situācijās valdībām palielināt budžeta deficītu, un es viennozīmīgi teiktu, ka tā ir tā situācija, kurā mums ir tiesības uz šādu budžeta deficītu, un es paskaidrošu, kāpēc. Mums ir 3 milzīgas pozīcijas budžetā, kuras būtu ārpus mūsu ierastās ikdienas. Tātad tā ir aizsardzības izmaksas, tātad šobrīd jau pēc budžeta datiem šis portfels paredz, ka mēs esam pie 3,5% no IKP, un mēs virzīsimies uz 3,8%. Ļoti strauji dēļ Eiropas centrālās bankas politikas pieaug procentu maksājumi, tie ir 100 miljoni eiro, un drīz tie jau būs gandrīz 1,5% no IKP. Tieši tāpatās mums ir arī palīdzība, kas jāsniedz Ukrainai. Mēs esam parakstījuši vienošanos par 0,25% no IKP militāro ierīču nosūtīšanu uz Ukrainu. Tāpatās mēs palīdzam Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur atrodas šeit. Tas ir tas brīdis, kad mēs sakam, ka ir ģeopolitiskā krīze šajā reģionā, un valdībai ir jāpieņem noteikti risinājumi, lai arī adekvāti atbildētu uz šo situāciju. Un es jau teicu to, ka šis ir bijis periods, kurā mēs adaptējamies šai situācijai, mācāmies sadzīvot arī ar ECB jauno politiku, un nākamajos gados mēs ejam uz budžeta deficīta samazinājumu. Bet šis ir loģisks solis, tātad izmantot maksimālo budžeta atkāpi, apskatīties arī Polijas diskusiju, kur ir daudz agresīvāk, kur viņi saka, jūs te mums, mēs taču tagad, mums ir, Polijā laikam ir vairāk kā 4% no IKP ir drošībai. Mēs izmantojam to savu ietvaru, mēs esam tā ietvara robežās, nepārkāpjam viņu, bet tā atbilde ir un tā rīcība ir adekvāta šajā situācijā. Par ko pašu gan eiro un sākām un rasturādiem, ka mēs tā smuki parunājam, bet, kad man pagājuši runājām, bija 0,6% no IKP tajā aiznākamā gada plānā, kas tagad būs nākamā gada plāns. Es runāju par budžeta deficītu. Bija 2,6. 2,6. Nē, 24. gads bija. 25. bija 0,6.
Jā, mēs plānojam, bet vēlreiz, es, man liekas, mēģināju tos savus argumentus izstāstīt. Tā situācija ar aizsardzības jomā, viņi tikai eskalējās. Mums tūlīt būs jaunās NATO prasības, kas nozīmē, ka mums būs jāizpild vēl lielākas nepieciešamības armijas kaujas spējās. Tā kā tie izdevumi tikai pieaugs nākotnē, ar to mums ir jārēķinās. Jā, un laiks vēl pēdējiem jautājumiem. Reiz Latvijas radio paturpināt šo tēmu. Šobrīd ir budžets, kas fokusējas uz drošību un aizsardzību, un cik vēl gadu būs nepieciešams fokusēt budžetu uz šo lietu, un kad viņš būs budžets, kas fokusējas uz izglītību, uz pensionāriem un tēmām. Ļoti, ļoti svarīgs jautājums, bet es teiktu, ka šī ir drošības funkcija valstī ir šī brīdī ir eksistenciāla. Mēs robežojamies ar agresoru valstīm, ne tikai vienu, bet divām agresoru valstīm. Viena no tām izpilda šobrīd jau reāls hibrīda kara operācijas, tātad katru dienu notiek incidenti uz Latvijas robežas. Caurmērā kādu 40 cilvēku dienā mēģina šķērsot robežu, un mēs redzējām arī no kara tātad ietekmi ir arī droni, kas ir atlidojis konkrēti šeit Latvijas teritorijā. Šis jautājums mums būtu jāuzdod laikam kaimiņu valsts vadītājiem, nevis man, bet es varu atbildēt, ka šobrīd, ņemot vērā lēmums, kāda ir pieņemta Maskavā, es neredzu, ka šī situācija nākamgad vai tuvākajos gados varētu palikt vieglāka. Papildus, es varu teikt, šī pavasara Valūtas fonda un Pasaules bankas sanāksmē tiešām eksperti konstatēja, ka pasaulē strauji pieaug bruņoto konfliktu skaits, kur iesaistītas valdības, lai šķiet pat tik minēt pat vairāk kā 50. Ja? Tas nozīmē, ka pasaule nav īpaši droša vieta, un šobrīd mums ir jāgatavojās tam, lai mēs spētu adekvāti sniegt atbildes ārējiem izaicinājumiem. Es gribētu papildināt šeit jautājumā, tika minēts, ka mēs pievērsīsimies izglītībai un sociālām jautājumiem. Ja? Šis budžets to nodrošina, un kā jau finanšu ministrs Ašarādena-kungs teica, šie finansējumi, kas ir drošībai, ir uz budžeta deficīta rēķina. Līdz ar to var atgādināt, ka pensijas neapliekamais minimums dubultots. Ir piešķirti indeksācija, pensiju indeksācija ļoti nozīmīga. Pedagoga atalgojums ir laikam 2. vai 3. pozīcija šajā budžetā. Nav tā, ka tikai 0. Ja? Līdz ar to šis jautājums ir tādā veidā atbildams arī, ka mēs pievēršam, un tāpēc es teicu, nevis sabalansēts budžets, bet sabalansēts par nozarēm budžets. Tātad nozares tika visas aptvertas, visas ņemtas vērā, un nebija tā, ka uz kādas citas nozares rēķina tika palielināts otras nozares budžets, un arī bija solidāri valdība atrada tos 50 miljonus, kurus ieskaitīja budžetā no visām nozarēm. Es vēlties, paldies, Rērkungs, bet precīzi definīcijas viens darbspēka nodokļu pārskatīšana, vairāk kā 90% iedzīvotāji nākamgad darba algas pieaugs, ja, tātad uz rokas par 4%. Vēl viena lieta, kas ar šo budžetu ir notikusi, tātad šī nodokļu reforma ir izkustinājusi ilgi nemainīgo Gini indeksu Latvijā. Ja, tātad mēs pārbaudu analizējot skaitļus, tātad Gini indeksu samazinājums vismaz par 0,33% punktiem, tātad budžetā ir iestrādāts, tātad pirmā decila mazo algu saņēmējiem būtiski uzlabojas viņa ekonomiskā situācija nākamgad. Rērkungs jau teica par pensionāriem, strādājušiem pensionāru neapliekamais minimums ir, tiešām tas ir radikāls solis uz dubultots, ja, patiesībā. Tā kā tā ir tā daļa, arī vēl viena daļa no sociālā bloka, raugoties uz to, kā mēs mēģinam mobilizēt cilvēkus darba tirgu. Vēl viena daļa, kas ir ļoti svarīgs elements šajā, ir vecāki, jaunie bērniņu vecāki. Tātad, ja līdz šim vecāki vēlējās doties darbā abi, tad vecāku pabalsts bija pieejams 50% līmenī. Šobrīd no nākamā gada viņš būs 75% līmenī pieejams, tātad augsts ģimeņu labklājība un iespēja ātrāk atgriezties darba tirgu.